Īsa pamācība otiņu mazgāšanā. Tev būs vajadzīgs tīrs tvielis, uz kuras žāvēt otas. Vienmēr ieloku vienu dvieļa pusi. Otu mazgāšanas paliknītis, šis ir no Spike, bet dar jebkurš. Ziepes. Es parasti pērku vislētākās antibakteriālās, jo viņas puto vislabāk, attiecīgi ātrāk izmazgā otas. Tādēļ es mazgāju visas savas sintētiskās otas un arī lētākās kazas otas. Dabisko otu mazgāšanai es izmantoju šampūnu un kondicionieri. Es izmantoju Kitako, bet jūs varat izmantot jebkuru šampūnu, kurš jums ir mājās. Dabiskajām otām rīkojos tāpat kā ar saviem matiem. Beigās visas otas kārtīgi izskaloju un lieku uz dvieļa, lai otas kāds ir uz atlocītā gala. Tā veidojot leņķi uz leju, lai ūdens neuzkrātos otiņas saru pamatnē. Dabiskās otiņas izskaloju tāpat kā sintētiskās. Bieži vien otiņas pārdodas ar tīkliņu, kuru es iesaku neizmest, bet izmantot atkārtoti paši dabisko otiņu žāvēšanai. Tad, kad viss ir izdarīts un otiņas izmazgātas, es atstāju viņas uz dvielīša labi vēdinātā telpā, līdz viņas ir pilnīgi sausas.